Ja mēs nemeklēsim iespējas, kā nostiprināties gan Eiropā, gan NATO, neatkarības periods var būt gan īss. Viena lieta, kas mums ir svarīga, visu laiku neatstāt. Mums īstenībā ir ļoti gudri, radoši, ļoti motivēti jaunieši. Bieži vien vecāki mēģina bērnus apsaukt, ka nevajag tā tur lielīties, bet pārlieka pieticība ir tikpat kaitīga kā pārlieka lielība. Kas ir nākotnes latvietis? Tā esam visi mēs. Tieši tādi, kādi mēs esam. Dažreiz noder arī mazliet par sevi pasmaidīt, paskatīties uz to lietu tā vieglāk, un daudz lietas uzreiz arī risinās vieglāk. Kur jūs iemācījāties jūsu humoru, vai tas bija Amerikā vai? Vispār nav nekāds humora izjūtas. Sāksim ar to. Šodien mēs sarunājamies ar Edgars Rimkeviču, Latvijas valsts prezidentu, lai saņemtu ceļa maizi Misija Latvietis projektam. Šodienas sarunā es sapratu, ka mums pašiem, kā individuāliem cilvēkiem, ir jāatrod pašam savs ceļš, ko mēs varam pienest gan Latvijai, gan pasaulē. Skatieties un iedvesmojieties un baudiet. Sveiki, augsti godātais prezidenta kungs. Labdien! Tik jauki. Mēs te esam Rīgas pils Sūtņu zālē, kas ir Latvijas valstī ļoti būtiska vieta. Dizainēta 20. gados Anča Cīruļa pavadījumā. Viņš meklēja, ko nozīmē Latvija. Un savukārt Liene, es esmu tikko atbraukusi un pārcēlusies no Austrālijas, arī meklēdama, kas ir Latvija. Un Ancis arī atrada, kas ir Latvija. Un tagad arī, mēs vēl joprojām te ir būtiska vieta. Un es vēlos pajautāt, tas jau bija 100 gadus atpakaļ, un pasaule pārmainījusies. Un kas tieši ir Latvija šodien? Es domāju, ka Rīgas pils vispār ir tāds ļoti interesants un labs Latvijas vēstures attīstības. Un kaut kur varbūt arī nākotnes simbols, jo pirmā aizmetņa bija 13. gadsimts, Rīgai dibinoties. Mums tepat kaimiņos ir Nacionālais vēstures muzejs. Drīz viņiem būs ekspozīcija, drīz viņi pārvācās atpakaļ. Un tur varēs ļoti daudz interesantas lietas redzēt. Bet savukārt tāpas, kurās mēs atrodamies, pēdējās lielās pārmaiņas piedzīvoja 20. gadsimta 30. gados, tad, kad Latvijas valsts bija nesen nodibināta, tad, kad beidojās tāda mazliet romantiska izpratne par to, kas ir mūsu tautas liktenis, kas ir, teiksim, tie varbūt simboli. Un jā, Rīgas pilī ir Anča Cīruļa mēbeles, ir tātad šī Sūtņu akreditācijas zāle, ir arī valsts svētku zāle, kurā patiesībā sakot arī tā attīstība joprojām notiek. Tur ir gan 30. gadu dizains, gan arī jau gleznojumi, kas attēlo pavisam nesen mūsu vēsturi, atmodu, manifestācijas. Tā kā savā ziņā mēs nekad laikam nevarēsim pateikt, kas ir kopumā tā lielā ideja, kas ir Latvija, kā tā izpaužās mākslā, kultūrā, jo tas ir pastāvīgs attīstības process. Mūsdienās pilnīgi noteikti es gribētu teikt, ka mēs runājam par tādiem kultūras elementiem, ar ko mēs pamatot lepojamies. Tie ir mūsu mākslinieki, mūsu dziedātāji, kurus pazīst Eiropā, filmu industrija, plašākā mērogā. Tad, kad valsts dibinājās, tad, kad neatkarība tika izcīnīta, tad, protams, ka daudzi uzskatīja, ka Latvija, protams, ir absolūti un pilnīgi piederīga tai rietumu kultūra tāpai. Tā pašā laikā bija arī diezgan daudz runas par 700 gadiem verdzībā, par 700 gadiem ar to, ka latvieši nebija neatkarīgi, dažādas varas ir gājušas pāri. Atkal šī pati pils to ļoti labi demonstrē, kādi tikai te gubernatori un karaļi nav dzīvojuši, viesojušies vai valdījuši. Bet šobrīd mēs ļoti labi saprotam, ka gan to notikumu dēļ, kas pašlaik notiek pasaulē, mums ne tikai ir jāapzinās, ka mēs esam daļa no brīvās demokrātiskās
rietumu pasaules, bet mums ir arī jādara viss, lai tur nostiprinātos. Es domāju, tā sajūta pat šobrīd ir daudz stingrāka nekā valstī dibinoties, nekā tam brīdim, kad Rīgas pili pārveidoja 30. gadu otrā pusē, kārtīgi pārveidoja pēdējo reizi. Kas jums šķiet īpašs Latvijā? Man, piemēram, ļoti patīk, ka mums tomēr ir 4 ļoti dažādi gadalaiki. Ka mums ir ļoti skaista daba, kuru var apbrīnot visos iespējamos veidos, gandrīz katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi. Mums ir cilvēki, kas ir ļoti talantīgi, ļoti gudri, bet kuriem dažreiz vajag varbūt mazāk skatīties uz to savu tādu arī vēsturisko viensētas principu. Es esmu viens, es esmu individuālists, es vairāk varbūt vajag, tā kā daudz cits tautas to dara, apvienoties kādam kopīgam mērķim. Ja mēs vienojamies to darīt, nevis nemitīgi šaubīties, vai mazlietiņ katru vakaru noslēgties pašiem sevī, aizbraukt uz to savu māju, dzīvokli vai viensētu, un tur tā kā pārlaist nakti, un tad no rīta domāt, ko darīt tālāk. Tad spēt saredzēt sevi citos cilvēkos un sastrādāties. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo mēs jau neesam vieni, mēs te esam kopā ar visiem Latvijā un arī visiem pasaulē. Mēs nevaram iet paši savu ceļu. Gluži varbūt tā nebūtu, ka mēs nevaram iet paši savu ceļu. Ir kaut kādas unikālas lietas, ar kurām mēs lepojamies un leposimies, un kuras mēs attīstīsim. Mums ļoti nepatīk, ka mūs jauc ar lietuviešiem vai runā dažreiz tur, ka viņi ir mūsu draugi, bet mēs neesam bet mums tas ļoti nepatīk. Un tad mums ļoti nepatīk, ka mums kādreiz kaut kur pasaulē uzzina, ka no Latvijas, es zinu, jūs tur esat kaut kur Krievijā. Visādi šitādi brīnumi joprojām notiek. Un tad viens kārtīgs latvietis kārtīgi sadusmojās un spēja 2 minūtēs izstāstīt Latvijas vēsturi jebkurām īsos nepaplašinātos un ļoti skaidros teikumos. Bet es domāju, ka mums ir pilnīgi noteikti jāsaprot, ka ja mēs esam kopā ar draugiem, tad to savu īpašo, unikālo gan vēsturi, gan kultūru, gan to, kas veido to latvisku, mēs varam nosargāt. Ja mēs domājam, ka mēs vien paši šajā bangojošajā jūrā bez sabiedrotajiem, bez Eiropas Savienības, bez NATO varam izdzīvot, tā laikam ir viena ļoti, ļoti nopietna mācība, ko ne tikai Latvija, bet arī mūsu pašu kaimiņi Lietuva, Igaunija ieguva 30. gadu beigās, kad likās, ka ja mēs nemaisīsimies lielajos notikumos, ja mēs klusu sēdēsim kaut kur malā, tad varbūt tās lielās vētras paies garām. Nepagāja. Un tā ir tā mācība, ko es jūtu, kas ir ļoti labi apgūta gan Latvijā, gan arī mūsu kaimiņos, Lietuvā un Igaunijā. Jo ja mēs pirms Otrā pasaules kara savā ziņā ar diezgan līdzīgiem vēstures notikumiem atguvām neatkarību, bet kaut kā nesapratām, ko nozīmē kopdarbība, tad tagad mēs to saprotam ļoti labi. Un mēs strādājam kopā, viens otru balstām drošības jomā, kopā balstām Ukrainu, kopā iestājāmies NATO un Eiropas Savienībā un saprotam, ka kopā ir jāstrādā, lai mēs būtu stipri, spēcīgi šo organizāciju ietvaros. Mēs esam, kā Latvija, daļa no rietumu vīzijas vai tās, kas tas ir? Rietumu telpas, rietumu kultūra telpas, rietumu demokrātiskās telpas. Mēs virzamies uz to, bet mēs jau negribam būt tieši tādi paši kā viņi. Kas ir tas, ko Latvija var iedot tajai rietumu telpai? Kā mēs varam atšķirties? Bet es nedomāju, ka kāds ļoti gribētu, lai mēs visi būtu vienādi. Jo tas, kas stiprina šo tas, ko mēs tā kā saucam par kopējo rietumu telpai, kopējo Eiropas telpu, tā ir tā dažādība, ar ko mēs tā kārtīgi atšķiramies, piemēram, no frančiem vai spāņiem. Pirmkārt, mēs esam mazāka tauta. Daudzi vienmēr ir apbrīnojuši mazu valstu, mazu tautu spēju ātri veikt pārmaiņas un mobilizēties. Es biju tikko Vācijā kopā ar Latvijas uzņēmējiem un
Latvija šogad bija Vācijā, Berlīnē, viens ļoti liels informācijas tehnoloģiju izstādes partnervalsts. Un gan Vācijas federālie ministri, gan Vācijas lielie uzņēmēji, kuriem ir miljardi, teica, ka Vācijai ļoti daudz ko mācīties no Latvijas, piemēram, informācijas tehnoloģiju jomā. Tur viens no ministriem lepojās ar tādu panākumu, ka viņi beidzot ievieš elektronizētu ceļu satiksmes direkcijas modeli, ko mēs jau pazīstam, 15 gadus, 20. Viņus interesē, un viņi ar tādu neticību skatījās, kā, un jūs tiešām valdības līmenī visus dokumentus vairs neparakstat ar roku, nesūtat papīra formātā. Mums daudz sistēmas ir ļoti attīstīts. Mēs esam daudz elastīgāki un ātrāki, tad, kad mēs saņemamies. Tad, kad mēs nesaņemamies, tad mēs spējam vilkt lietas gadiem un neizlemt, un tad, diemžēl, pēc tam brīnamies, kāpēc citi ir aizgājuši priekšā. Bet es teiktu, ka tas, ko cilvēki vienmēr brauks uz Latviju apbrīnot vai vēlēsies saprast, ir tas, ar ko mēs sākām, mūsu kultūra. Daudz tiešām fascinē dziesmu un deju svētki. Tas, kas varbūt ir jāpadomā, ka varbūt ne visi ir gatavi nosēdēt 5-6 stundas noslēguma koncertā. Ja? Daudziem liekas, ka varbūt vajag mazliet lustīgāk un jastrāk. Es esmu dzirdējis ļoti daudz lietas, bet tā ir detaļa. Tas, kas vienkārši visus tiešām izbrīna, kā var sanākt milzīgs koris un tiešām dziedāt un ilgi dziedāt, un vēl tad, kad visa oficiālā programma beidzās, to vēl visu nakti dziedāt. Mūsu vēsturē ir dziedošā revolūcija. Čehiem tā bija tā saucamā samta, jeb velveta revolūcija. Mūsu, teiksim, tādas mākslas arī talantīgi cilvēki izpausmes tiek novērtēts, un paskatīsimies, kas notiek arī ar daudziem cilvēkiem zinātnē un ekonomikā, bet tas, kas mums drusku pietrūks, tad ir pašapziņa. To vienkārši skaļāk teikt, skaļāk nest ārā un nesākt varbūt katru sarunu ar to, ka atbildot uz jautājumu, kā tev iet, izstāstīt visu problēmu vēsturi 2 dienu garumā, bet vienkārši izstāstīt, ka man iet labi un izstāstīt, ko es protu, varu un gribu izdarīt. Tas man vienmēr mazliet kaitināja. Es uzaugu Austrālijā, un tas ir tas rietumu droši vien arī Amerikā un Austrālijā. How are you good? How are you good? Viss like, how are you good? Tā kā nav, tā kā tu nepaspēji tā kā pateikt, kas tev ir uz sirds. Bet, varbūt tā ir tā. Varbūt tas ir tas pareizais ceļš. Un savukārt 90. gados, es to vēl atceros, tā, ka parādījās pirmie gan ārvalstu pilsoņi šeit un sāk runāties, un arī mūsu pašu tautieši no tās pašas Austrālijas, Amerikas, viņi vienmēr pajautāja, kā tev iet, un savukārt tāds kārtīgs latvietis bija gatavs izstāstīt, kā viņam ir gājis pēdējā gada laikā, sākot no visām savām slimībām, likstām un ģimenes stāvokļa. Viņam ir citā istabā jau. Un, protams, kaut kur varbūt jāatrod tas vidējais. Citādi vien būs gatavs stāstīt 2 stundas, un otrs, protams, pajautā, un jau ir mugura kaut kur ap stūri. Jā, man tā ir. Es vienmēr, kad es atgriežos atpakaļ Austrālijā, man tur pārdevēji saka, how are you good? Un es jau sāku, un tiešām viņi jau ir tā kā kaut ko citu jau dara. Es tā, pagaidi, es esmu citā kultūrā tagad. Bet par to uzdrošināšanos un par pašapziņu. Kā jūs izvēlējāties iet politikas un vispirms filozofijas virzienā? Un kas bija tas, kas jūs sasparoja? Kas bija tas, ko jūs vēlējāties dot Latvijai? Vai jūs pat neapzinājāties to tad? Mazs precizējums, es studēju vēstures un filozofijas fakultātē, bet vēsturi. Un tas bija... Tad nebija filozofija? Vēsturi. Ko? Vēsturi bija? Ok. Labi. Jāsaka, mums tur arī bija tādi joki, tāpēc, ka filozofi mācījās tajā laikā. Fakultāte bija Brīvības ielā, viss toreiz sakts veikā, un tad visi vēsturnieki un sociologi mazliet uzjautrinājās par to, ka 4. stāvā pašā augšā dzīvo filozofi, ko viņi dara, ko viņi spriež un ko viņi mācās, neviens nezina, bet ļoti dīvaini cilvēki staigā apkārt.
Tā kā precizēsim, tā bija vēsture, bet tas bija arī pārmaiņu. No tiem. Tas bija pārmaiņu laiks. Faktiski es iestājos universitātē 1991. gadā. Tas ir tas brīdis, es jau nokārtoju iestāju eksāmenus vēl pirms apvērsuma mēģinājuma Maskavā un sāku studēt 1. septembrī, kad jau Latvija ne tikai juridiski, bet arī faktiski kļuva brīva. Un, jāsaka, tie 90. gadi, protams, bija vienkārši fantastiski. Milzīgas iespējas, viss mainās, viss pārveidojās. Jā, bija arī ļoti grūti. Daudz cilvēki joprojām atcerās, ka tajā brīdī, kad sabrūk viena sistēma, ka tu pēkšņi zaudē darbu, vai tas, ko tu esi darījis gadus 15, 20, vairs nevienam nav vajadzīgs, tev ir jāmeklē jaunas iespējas, ka kaut kādas tādas stabilas lietas jau ir pagājušas, bet nekas jauns nav izveidojies. Bet tas bija ļoti interesants laiks, sevišķi ļoti jauniem cilvēkiem. Un secīgi es vienmēr esmu tā kā domājis jau pirmajos studiju gados kaut ko diplomātijas, kaut ko starptautisko attiecību virzienā. Pirmais darbs, tāds nopietnais darbs, ja atskaita tur pusauģu gados strādāto, bija Latvijas rādio, bija žurnālistika. Un tad daudzas lietas noteica arī kaut kādu zinām nejaušību. Aizsardzības ministrija, kas veidojās no nulles, tā veidojās, protams, gan kā militāra iestāde, bet viņiem vajadzēja arī cilvēkus ar angļu valodu, ar jau modernāku izglītību, un tas bija NATO stāšanās laiks. Tas bija ļoti interesanti, tev ir skaidrs mērķis. Kas šķita tik interesanti par šo jomu? Tajā brīdī tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Pilnīgi viss bija no jauna. Tu zini, ka NATO ir spēcīgākā militāra alianse, tu zini, ka tā garantēs valsts drošību, bet tu īsti līdz galam nezini, kā tajā iestāties, jo nav bruņoto spēku daudz, kas tagad redz mūsu karavīrus labi apģērbtus, labi ekipētus, kuri tiešām mācās kāpieties ne tikai ar jau tādiem klasiskiem ieročiem, bet kā operēt dronus, kā strādāt 21. gadsimtā. Tajā brīdī bruņotie spēki veidojās no nulles, valsts bija nabadzīga. Daudz lietas mums nāca kā palīdzība no Zviedrijas, Dānijas, viss sākot no formām, beidzot ar ieročiem un munīciju. Un tā pašā laikā tāda neliela, tikko neatkarība atguvusi valsts, kurai nav savu bruņotie spēki, dara visu kopā ar saviem Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, lai pēc iespējas ātrāk iestātos NATO. Mums jau neviens neticēja. Gan Krievijas dēļ, gan mūsu spēju dēļ. Un tad gan ārlietu ministrija, gan mūsu valsts politiķi un valsts vīri un valsts sievas un arī karavīri un viss, kas strādāja uz to procesu, strādāja tādam vienam mērķim. Ļoti daudz ko mācījās, ļoti daudz lietas bija jāapgūst no nulles, un tas bija tāds ne tikai darīšanas, bet arī nemitīgs mācīšanās process. Tagad tas viss jau 30 gadus, kopš neatkarības atgūšanas, vairāk nekā 30 gadus un 20 gadus NATO liekas pašsaprotami. Tas liekas, ka citādi jau nevarēja būt. Tur līdz pat iestāšanās brīdim varēja būt visādi joki, un tas pats ir Eiropas Savienība. Viņa mācīšanās, mobilizēšanās un ļoti interesants laiks un daudzu apgūtu, bet arī palaistu iespēju laiks. Tagad jau arī jūtās, ka mēs te esam visādās industrijās paveikuši kaut ko brīnumainas lietas, un tas ir vienkārši tas izplatīšana to, kā mēs varam to visu izplatīt. Jā, pirms 10 gadiem mēs varbūt aizrāvāmies vēl ar idejām, ka Latvija varētu būt tāds tilts starp rietumiem un austrumiem, ka mums būs daudz kravas, ko pārkraut ostās vai vēl kādas lietas, kuras pēkšņi faktiski ir beigušās. Bet mums priekšā, un tagad mēs atrodamies situācijā, kur mūsu informācijas tehnoloģija speciālisti ļoti daudz dara. Tagad es redzu, ka ja mēs tagad strauji nesaķersim nākamo putnu aiz astes, tas ir mākslīgais intelekts, kvantu tehnoloģijas, mēs ļoti ātri zaudēsim. Tāpēc viena lieta, kas mums ir svarīga, visu laiku neatslābt. Otra lieta, tas, ko mēs jau runājām vienu brīdi atpakaļ, tā, ka mēs te mazliet pasmējāmies par to, kā tev iet,
jautājumu, ja vienkārši prast sevi labāk pasniegt pārējai pasaulē. Jo ir jau vēl viens tas latviskais, ko nu es jau neko. Un ir citas tautas, kas daudz labāk un varbūt skaistāk spēj par sevi izstāstīt, ko tās dara, dabūt vairāk partnerus. Mums tas dažreiz traucē. Tā kā pāriet no tās, mums jau nekā nav un mums viss ir slikti, mums ir daudz problēmas, nenoliedzam, un varēja lietas būt labāks. Uz to, ka, redz, es gribu izdarīt to, vai šo, vai vēl kaut ko, nezinu, uzbūvēt mākslīgā intelekta rīku, un tam man ir vajadzīgs tāds atbalsts, tāda palīdzība un kaut kāds varbūt šāds sadarbības partners un visiem izstāstīt, ka es to daru un es to izdarīšu, un tad, kad es to esmu panācis, tad arī iet un lepoties ar to. Tur kaut kas savukārt mūs atšķir no daudziem pat mūsu kaimiņiem. Tas ir varbūt tas, kur es teiktu, tā nav pati mūsu labākā īpašība. It kā pieticība jau ir laba lieta. Bieži vien vecāki mēģina bērnus apsaukt, ka nevajag tā tur lielīties vai ko, bet pārlieka pieticība ir tikpat kaitīga kā pārlieka lielība. Atrast savējo balansu. Absolūti. Precīzi. Kā to atrast? Ikdienā. Vienkārši ikdienā. Vienkārši saņemties, būt mazliet atvērtākiem, būt varbūt enerģiskākiem, mazliet uzstājīgākiem. Es domāju, tas ir tas, kā mēs to varam atrast. Mūsu personības ir izveidotas no ģenētikas, gan arī mūsu vides. Un mūsu vide sastāv no fiziskās, no mūsu mentālās un arī mūsu digitālās. Kā mēs varam radīt to auglīgo, radošo, pozitīvo, gaišo vidi? Es pat teiktu, man kaut kur liekas, ka tas pēdējais elements, tā digitālā vide, viņi var būt ar ļoti lielu pozitīvu elementu, bet, diemžēl, es vairāk redzu viņā pat kaut kādu kaitīgāku elementu, jo tad, kad tu esi tā puslīdz anonīms, vai tad, kad tu neredzi cilvēku, tā kā mēs tagad runājamies, aci pret aci, bet es nezinu, mēs tur būtu sēdējuši katrs savā telefonā un WhatsAppā vai Snapchatā vai Xā vai vienalga, kur platformu paņemsim. Un varbūt viens otru nepazīstot. Es domāju, ka dažreiz viss tas, kas jau tikai Latvijā, daudzās citās vietās, ka tas negatīvisms bieži vien caur digitālo vidi pat ir vienkāršāk nododams, vienkāršāk varbūt. Protams, tev tas cilvēks nestāv blakus. Viņš arī, teiksim, tādā ziņā varbūt rada daudz lielākas negācijas nekā varbūt pat pirms gadiem 30, 40, kad neviena sociālā tīkla nebija, kad labākā gadījumā varēja piezvanīt pa telefonu, kurš arī nebija mobilais telefons, bet vajadzēja sēdēt pie telefona aparāta kaut kur uz dīvānu vai kur. Tas īstenībā varbūt pat šobrīd ir viens no rīkiem, kur ir jādomā, kā tomēr viņu pārvērst par daudz atbalstošāku un radošāku. Protams, vienmēr var minēt arī piemērus, kur cilvēki vienkārši sevišķi Covid pandēmijas laikā spēja komunicēt, spēja strādāt, un joprojām spēja strādāt attālināti. Tam jau ir arī savas pozitīvas lietas, bet kā to visu pārvērst par tādu pozitīvo enerģiju? Pirmkārt, vienoties tomēr varbūt par 2, 3 lietām, saprotot, ka visas lietas mēs izdarīt nevaram. Un tas Latvijā ir neizsakām grūti. Ja es pateiktu, piemēram, ka mums šodien vajadzētu visiem strādāt tikai un vienīgi, lai Latvija kļūtu par mākslīgā intelekta lielvalsti, es uzreiz saņemtu kritiku, kāpēc jūs nedomājat par, es nezinu, rūpniecību, kāpēc jūs nedomājat par turismu, kāpēc jūs nedomājat par veselību, kāpēc jūs nedomājat par daudzām citām lietām, lai gan daudz lietas, es domāju, pat būtu savstarpēji atbalstošas. Mums, atšķirībā varbūt ne tik daudz pat Eiropā, bet daudz kur pasaulē mums grūti dažreiz vienoties par tādu kārtīgu mērķi, jo katrs gribēs kaut ko savu. Un tajā brīdī, kad tu mēģini visus apvienot, tad beigās saproti, ka vairs nevar vienoties ne par ko, jo tu esi vienojies par visu un nekādas kustības nebūs.
Latvijas neatkarība, tas bija visiem skaidrs saprotams mērķis. Dalība Eiropas Savienībā, NATO, daudz to sauc par mērķi. Es teiktu, manā acīs tas vienmēr bija tikai līdzeklis neatkarības un valsts drošības un labklājības stiprināšanai un attīstībai. Bet arī it kā par to varēja vienoties. Eiro ieviešana, strīdīgs stāsts, ne visi bija priecīgi, bet notika. Tagad mēs gribam tā kā, kaut kā jūs palasīsiet kādreiz kādus oficiālos valsts dokumentus, jūs tur redzēsiet, ka Latvijai ir jābūt visam un reizē nekam. Zaļai, sociāli atbildīgai, tehnoloģiski attīstītai, drošai, modernai, gudrai valstī. Viss ir beig forši, bet tikai vārdus savirknējums. Un tāpēc tas, ko es esmu vienmēr teicis, kad man jautā, kad tad būs tā lielā vīzija, es teicu, nebūs. Jo viens cilvēks viņu nevarēs uzlikt, bet ja mēs sāksim ar kaut vai mazām lietām un pakāpeniski iesim uz priekšu, varbūt arī mums ķieģeli pa ķieģelim arī beidzot izveidosies tā kopējā izpratne. Bet šodien, es domāju, visi atkal ir gatavi vienoties tikai par vienu stāstu, un tas ir, ka valstī jānosargā savu neatkarību un drošību, un viss pārējais ir pakārtots. Man nāk prātā tas, kad mums ir jāuzticās mūsu cilvēkiem, mūsu Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi paši pareflektē, padomā par to, ko viņi var iedot, ko viņi var padot Latvijai. Jo, ja mēs esam jau NATO un Eiropas Savienībā, tagad tā lielā vīzija nebūs tā viena, kā jūs teicāt, bet mēs paši veidosim viņu, kas ir arī ļoti spēcinoši mums kā cilvēkiem. Jā, un tad, teiksim, ja pabrauc pa Latvijas laukiem, tad cilvēki tiešām ir ļoti bēdīgi, ka Latvijas lauki tukšojās un ka cilvēki dodās uz pilsētām. Jo Rīga un Pierīga aug. Rīga un Pierīga, jā. Un Latvijas reģionos paliek mazāk. Tas ir kaut kur arī ļoti objektīvs stāsts. Un tad ir, protams, tā diskusija vienmēr, vai šī ir tā pareiza attīstības līnija vai nē, bet no otras puses es esmu ar daudziem jauniešiem dažādās auditorijās ticies, vai tie būtu Balvi vai Jēkabpils vai Ventspils vai Saldus. Un es daudziem, viņi man dažreiz jautāja jautājumu, es uzdodu pretjautājumu, tas nav labs stils. Jo viņi man jautā, kādu jūs redzat mūsu nākotni pēc 10 gadiem? Un tad es vienreiz mēģināju atbildēt, otrreiz mēģināju atbildēt, un trešo reizi es sadusmojos un paprasīju pretī. Jā, tas bija vislabākais, ko es varēju izdarīt. Tur bija ļoti dažādas atbildes. Bet man bija arī vēl viens jautājums. Cik no jums ir gatavi palikt jūsu novadā? Vēlreiz, vai tā būtu Alūksne, Balvi vai Jēkabpils vai Ventspils? Lielākoties ļoti daudzi atbildēja, ka ne, mēs gribam pārcelties uz Rīgu. Man nākamo jautājumu, kādēļ? Jo patiesībā sakot, tā dzīves vide pat varbūt ir mierīgāk un ērtāk kaut kur Latvijas novados. Jā. Atbildes bija divas. Mums ir lielāks un labāks un plašāks iespējas mūsu attīstībai. Mēs gribam studēt, mēs gribam mazliet arī baudīt, protams, visas tās iespējas, ko dod liela pilsēta. Mēs gribam dabūt darbu. Tur tajās specialitātēs, kas mūs interesē, un mēs labi zinām, ka varbūt mūsu novadā tā vai cita darba iespēja nebūs, bet kaut kur Rīgā vai Pierīgā viņa būs. Vai mēs varam kaut kā mēģināt atpakaļ līdzsvarot šo? Mēs esam runājuši daudz ar novadu vadītājiem, ar cilvēkiem. Atbildes ir ļoti dažādas. Vai tas, ka mēs dzīvosim lielās pilsētās vai Rīga un Pierīga, ir mūsu nākamo gadu nākotne, pašlaik tā izskatās, vai tas ir labi? Ilgtermiņā tas varbūt labi nav, bet tad ir pretēja tendence. Tie, kas jau ir visi izbaudījuši un paplosījušies daudz, savukārt pērk atkal dzīvokļus vai namus kaut kur ārpus Rīgas. Tas ir, jā. Dodās atkal atpakaļ. Jā. Vai tā tendence būs pietiekami noturīga, es nezinu. Ko jūs darat kā hobijs? Šo te braucu ar ritē, tad ņem un nokrītu. Tā jau mācās. Ko darīt, ko nedarīt. Man ļoti patika, es uzfrišinājos ar jūsu 2024. Gada to video, ko jūs, to runu. Jaungada runa. Jā. Un runājot par vidi
un kā mēs varam uztaisīt vidi gaišāku, spožāku. Man ļoti, ļoti patika un atgādināja tas teiciens, neskatieties uz cilvēkiem vai neklausieties uz cilvēkiem caur pieri, ka jāklausās ar gaišām acīm un ar sirdi. Bija tāds teikums, un es zinu, ka tas man paliks atmiņā uz ilgu laiku. Kāpēc jūs teicāt tos vārdus? Tā man bija pirmā jaungada uzruna prezidenta amatā, un pavisam drīz būs jāsaka otrā. Man šķiet, ka jaungada un vispār valsts svētku runas ir ļoti, ļoti sarežģīta lieta. Patiesībā sakot, daudz prezidenti gan Latvijā, gan arī ārpusē saka šīs runas katru gadu. Ir bijušas arī diskusijas arī tā pašā Latvijā, vai mums vispār vajag valsts prezidentu un ministru prezidentu jaungadu uzrunas, varbūt vienkārši jāļauj cilvēkiem svinēt. Mēs tā kā palikām pie tā, ka īsai uzrunai vajadzētu būt. Un tad diezgan daudz mēs runājām un strādājām pie tās runas ar maniem kolēģiem, maniem padomniekiem, mēģinājām notvert, kas ir tas, ko cilvēki varbūt pirmkārt grib dzirdēt, bet arī kas ir tas, ko svarīgi pateikt. Tās runas var veidot dažādi. Runu var veidot kā tādu kārtīgu politisku uzrunu, paskatoties iepriekšējā gadā mums bija tādas labas lietas, bet šitās lietas tik labi negāja. Tad nākamā gadā darīsim to vai citu. Es domāju, tajā laikā, tajā uzrunā, ko parasti raidīs pirms pusnakts un cilvēki, kas viņu skatās, vai arī skatās nākamā dienā vai lasa nākamā dienā, diez vai viņi grib garu lekciju par valsts politisko un ekonomisko stāvokli, lai gan ir arī tādi, kas to grib. Viņi grib kaut ko tādu, kas varbūt mazliet uzmundrina, kas varbūt mazliet liek aizdomāties, un tad mēs tā sākām domāt, kādi tad mēs te ikdienā esam. Un tā ikdienā mēs bieži vien esam ļoti atvērti, draudzīgi, gatavi palīdzēt, tad, kad kāds lūdz palīdzību. Tad ikdienā bieži vien arī gadās, ka ikdienas steigā arī problēmās, tu tā kā drusku skaties uz to pasauli caur pieri. Un tad bija tas aicinājums ne tikai tur būt atvērtākiem, skatīties atklāti un smaidīgi, bet arī vēl viena otra lieta, kas, kā es sapratu, cilvēks mazliet bija tā kā uzjautrinājis, ka daudz kur jau viss tās uzrunas klausās pie svētku galdiem, bērni kaut kur čalo, plosās, un patiesībā sakot, labi vien ir. Negribat neklausieties, jo beigās ir svētki, un tāpat ir pareizi, ka mēs kādreiz nododamies mazlietiņ sapņiem par nākotni, nevis tur ikdienas problēmām. Tā kā divi iespējamie žanri teikt kaut ko tādu, kas varbūt ir ļoti atbildīgi politiski, bet varbūt ir arī citas iespējas, vai arī mēģināt atrast to stīgu, kas tajā brīdī sevišķi gatavojoties veselam gadam aizķer. Un ar valsts svētkiem ir līdzīgi. Tur arī nav tik vienkārši atrast tās pareizās uzrunas formas. Man tā interesē par to, un kā jūs zinat, kas ir tā stīga un kā jūs pie tā pienākat? Caur ko pastaigas, caur dabu Latvijā vai sēdēšanu pie Daugavas? Nē, sarunas ar cilvēkiem. Ļoti daudz un dažādas, gan ļoti labas, gan netik labas, kur ir gan par labām lietām, gan par problēmām. Jā, tie paši sociālie tīkli dažreiz arī iedod kaut kādu izpratni, kas ir tas, kas dažādas sabiedrības grupas interesē, kas satrauc, kas iepriecina. Un vasarā braukāt ar riteni arī ir ļoti iedvesmojoši, vai ziemā, vai rudenī staigāt. Vai tā būtu jūra, vai tāpat Daugava. Un šobrīd, tagad rudenī jau ir pavisam skaisti. Beidzot lapas dzeltē un kļūst sarkanas. Bet pavisam drīz tas beigsies, un tad mums būs tas pelēkais periods, un tad baltais. Jā, tad būs kaut kas cits. Jūs esat studējis Latvijas Universitātē un arī maģistru grādu ieguvāt ASV, un tad arī papildinājāt mācības Groningenā, Nīderlandē. Kas atšķīra jūsu studiju tajās
tik dažādākās tautībās. Un Latvijas universitāte tā ir tā kā alma mater, kur bija 4 gadu vēsture un tad vēl 2 starptautiskās attiecības politikas zinātne. Bet tā bija tāda, es pat teiktu, tāda pamata augstākā izglītība, kad vēsture, kas man ļoti interesēja jau arī skolas gados, bija tāds interesants arī priekšmets, kurā viss mainījās, jo bija 90. gada sākumi un bija pilnīgi citas programmas nekā varbūt pat dažiem kursiem pirms manis. Groningen tas bija pirmā vispār kārtīgā saskarsme ar tādu pusgadu kārtīgu saskarsme ar daudz citu valstu studentiem, ļoti, ļoti daudznacionāli, pilnīgi savādāk nekā Latvijā. Latvijā tajā brīdī varbūt vispār ārzemnieki bija ar 1-2 rokas pirkstiem saskaitām, tie bija 90. gadu sākuma. Tagad mums jau ir pilnīgi savādāka vide, un tad tu iemācījies saprast un dzīvot tādā pilnīgi savādākā daudznacionālā vidē, bet Amerikas universitāte tā bija pilnīgi savādāk. Tā nebija klasiskā universitāte, kādu, teiksim, students ir pieredzējis, tā bija vairāk ASV aizsardzības ministrijas jau, tur gan arī bija maģistra grāds, viņi ir pilnīgi akreditēti universitāšu sistēmā, bet tur uzņem tikai jau cilvēks ar, nevis no malas, bet no noteiktām valsts institūcijām, gan no Amerikas, gan no daudzām pasaules valstīm. Tas bija jau tāds pilnīgi cits kurs un pilnīgi cits, teiksim, gan vide. Tie vairs nav studenti, kā parasti, tā 18 līdz 25. Tie ir jau cilvēki, kas jau zina, ka viņi vēlas. Pat vēl vairāk, viņiem jau ir zināma karjera bijusi, un, piemēram, Amerikā, ja tu esi militāra persona, tad tu ģenerāļu pakāpi bez šāda veida universitātes nedabūs. Tā ir tāda jau specializēta. Ja esi diplomāts, tad tev jau tuvojās brīdis, kad tu kļūsi par vēstnieku. Ja tu esi ierēdnis, tad tas jau arī ir kaut kāds augstāks līmenis. Bet tā savukārt man iedeva lielisku iespēju pirmkārt saprast vispār Amerikas domāšanu. Un tas ļoti palīdz arī šobrīd saprast arī varbūt lietas, kas tajā brīdī bija svarīgas aizsardzības resorā. Teiksim, ka svarīgi ir ne tikai deklarēt, ka es gribu kaut ko izdarīt, bet ka tev vajag arī resursus, finanses, mērķus salāgot ar iespējām un līdzekļiem. Un arī, protams, iegūt diezgan tomēr jāsaka tādu labu, daļēji arī militāru izglītību, jo tā, kā es teicu, ir aizsardzības ministrijas universitāte, tur bija arī diezgan daudz dažādu veidu militāra rakstura teorijas priekšmeti. Šobrīd šajā darbā mazliet palīdz. Man patīk skatīties intervijas, kā jūsu komunikācija ir pielāgota pie tiem cilvēkiem, ar kuriem tu runā. Tā ir daļa no dzīves, no jūsu darba. Un tad arī Amerikā tas humors ir ļoti izplatīts. Kur jūs iemācījāties jūsu humoru? Vai tas bija Amerikā? Kad jūs sapratāt, ka humors ir tiešām vajadzīgs arī politiskajā? Vispār nav nekāds humora izjūtas. Sāksim ar to. Jā, absolūti. Es teiktu tā, ka īstenībā, ko gan es esmu pamanījis, ka humora izjūtas ļoti dažādām tautām. Tas, par ko smiesies Amerikā, nevienmēr smiesies Latvijā vai Eiropā. Tas, par ko mēs smejamies, nevienmēr būs saprotams citiem. Frančiem būs pilnīgi kaut kāda sava jau izpratne. Es arī, protams, runāju krievisku, un savukārt, tā, kad ir kaut kāds krievu humors, ja tu nesaproti valodu, tad tu pārtulkojot, tur neko nesapratīsi. Bet tas, ko es varētu teikt, ka mums ir ļoti nopietnas lietas ikdienā, kas mums katram ir jārisina. Vienalga savā personiskajā dzīvē vai darbā vai valstī kopumā. Un, protams, ka uz to visu var skatīties caur pieri. Un visu laiku būt nopietnam, bet dažreiz noder arī
mazliet par sevi pasmaidīt, mazliet paskatīties uz to lietu tā vieglāk, un daudz lietas uzreiz arī risinās vieglāk. Jā, es vēlējos paprasīt, kas ir nākotnes latvietis, un kā jūs redzat Latviju nākotnē? Nākotnes latvietis, es domāju, ir tāds ļoti viegli atbildams jautājums. Tie esam visi mēs. Tieši tādi, kādi mēs esam. Tādi, kādas izvēles mēs savā dzīvē atkal pieņemsim, kādu ceļu iesim, un mēs neko jaunu, gudru citādi neuztaisīsim. Paudzes mainās. Man īstenībā ļoti patīk tagad, ka satiekot bieži vien savus vienaudžus, es dzirdu, ka viņi paburkšķi, ka tā mūsdienu jaunatne, tā gan ir briesmīgi. Kad mēs augām, tad jau sākās šitas te. Tā, ka viņiem atgādina, kāda viņi bija pirms 20, 30 gadiem, tad ir parasti mutes ciet. Ne, mums īstenībā ir ļoti, ļoti gudri, radoši, ļoti motivēti jaunieši. Galvenais viņiem nesabojāt to vēlmi darīt lietas, un dažreiz es to jūtu. Un atkal, ne tikai varbūt vecāki vai skolu, kā viens otrs tur tā kā domā, bet arī tā pati sociālo tīklu vide dažreiz palīdz, dažreiz viņi traucē. Līdz ar ko tiesam mēs tādā ziņā, ka mūsu izvēles, ko darīt šodien, kādā veidā attīstīt valstu, vai ko darīt pašiem, lielā mērā arī noteiks, kādi mēs esam. Es domāju, mēs būsim daudz zinošāki, gudrāki, specializējušies darīt lietas, kuras mums patīk. Mēs pilnīgi noteikti, protams, daudz lietas izdarīt. Galvenais ir šobrīd tiešām, kā es teicu, katru vakaru neaiziet savā viensētā, neieslēgties, bet mēģināt domāt visiem kopā, kā padarīt to valsti labāku. Jo tas ir tas, kas mums bieži vien traucē. Mums liekas, ka mēs vienatnē visu, protams, spējam un daram. Jā, varbūt kaut kādā noteiktā lietā, bet kopā mēs varam izdarīt vairāk. Un es arī bieži redzu to ikdienā, ja pie manīm atnāk kāds noteikts nozares pārstāvi, un es skatos, ka viņi ir sadalījušies jau 4 asociācijās, kur priekš mazas Latvijas pilnīgi pietikt ar vienu kopdarbu. Un tu redzi, ka tie cilvēki patiesībā sakot, varbūt vairāk pat viens otru apkaro, nekā viņiem tās ideja cīņas ir. Un tad tiešām gribētos drusku atmest to pilnīgi nevajadzīgo, lieko individuālo egoismu un drusku skatīties, ko var darīt kopā. Paldies! Paldies!